Sveicināti jaunieši un vecāki! Šodien iesim cauri 2024. gada matemātikas eksāmena 1., 2., 3. uzdevumam. Šajos uzdevumos mūs sagaidīs pakāpes, polinomi, to reizinājums un kvadrātsaknes. Ko tur daudz? Ķersimies klāt! Pirmais uzdevums. Aprēķini izteiksmes vērtību. Tātad izteiksmes vērtība galā būs skaitlis. Skatāmies pirmo piemēru. Tātad 3/4 pakāpē. Tas nozīmē, ka trīnieks ir 4 reizes sareizināts savā starpā. Izskatās šādi. 3 reiz 3 reiz 3 reiz 3. Un galā reiķinām. 3 reiz 3, tas jau 9, vēlreiz reiz 3, tas ir 27, un 3 reiz 27, tas ir 81. Jeb šo gala rezultāts ir 81. Tā, bišku padalīšu to nost, tā netraucēja otram piemēram. Tā, tad skatāmies otru piemēru. Otrajā piemērā jau parādās -2 pakāpe, un bieži vien tipiskākais, ko rakstītu, būtu -36. Ja, bet tas nav pareizi šajā gadījumā. Šajā gadījumā ar negatīvajām pakāpēm ir tāda lieta, ka skaitlis metās riņķī. Ja, es pavelku daļsvītru, uzrakstu vieninieku, apmetu daļu riņķī 1/6 un uzrakstu pakāpi pozitīvi 2. Ja, un tad, protams, mums izveidojas 1/6 reiz 1/6, jeb tas ir 1/36. Šādi tas būtu. Trešais piemērs dots skaitlis 2/1/3 pacelta kvadrātā. Kā tad rīkojamies? Vispirms pārvērtīsim šo skaitli par neīstu daļu. Kā tas notiekās? Tātad divnieks reizinās ar trīnieku augšā virs daļsvītras, un mēs pieskaitām vēl skaitītāju, šo vieninieku. Apakšā trīnieks paliek. Mēs vēl ieliekam visu tā pa iekavu. Nevar tā. Mēs to ieliksim smuki iekavās, pacelsim kvadrātā un pildīsim darbības tālāk. Tātad 2 reiz 3, tas ir 6 plus 1, 7. Atkal iekavas, 7, 3 un pacelts kvadrātā. Nu, tagad atliek to kvadrātu izpildīt. 7 kvadrātā ir 49. Okay. 3 kvadrātā ir 9. Tagad nākošais solis, ko mēs domājam, cik reižu devītnieks ieiet iekš 49. Tās ir veselas 5 reizes, un pāri paliek 4 devītās. Nu, lūk, uzdevums izpildīts. Otrais uzdevums. Izpildi darbības. Skatāmies pirmo piemēru. Pirmajā piemērā mums ir 1 punkts. Tas varētu nozīmēt kaut kas ļoti gaužām vienkāršs, tikai jāzina, kas īsti. Skatāmies 9n plus 8 mīnus 2n. Reku, n un n. 9n mīnus 2n. Tie mums ir tā sauktie līdzīgie locekļi, kurus var saskaitīt, atņemt. Ja? Un šajā gadījumā mēs to arī izdarīsim. 9n mīnus 2n. Darbības veids tikai ar koeficientiem. 9 mīnus 2, 7n plus 8. Un viss. Piemērs izpildīts. Braucam tālāk. Tā. Otrais piemērs. Atkal 1 punkts, kas nozīmē, ka prasa tādu vienkāršu darbību. Nu, skatāmies kādu. Tātad 3a mīnus 5 pacelts kvadrātā. Nu, šeit jau tāda, ja ir uztrenēta acis, tad jau uzreiz zina, ka te ir tāda formula, ka a mīnus b pacelts kvadrātā ir vienāds ar a kvadrātā mīnus 2ab plus b kvadrātā. Tāda formula. Ja? Varētu arī šo kvadrātu pārvērst kā 2 iekavu reizinājumu, jeb šo 3a mīnus 5, 3a mīnus 5. Varētu arī šādi. Ja? Bet es parādīšu ar formulu. Te skatāmies, kas notiek ar formulu. Ar formulu ir tā. Te ir a kvadrātā. Jāsaprot matemātikā, kā strādā formula. Šis a loceklis šoreiz nav tikai vienkārši a. Viņš ir ar visu trīnieku. Līdz ar to tāpēc mēs rakstītu 3a iekavās kvadrātā. Tas ir a loceklis. Tālāk nāk mīnus 2 reiz a reiz b. Mīnus 2 kā konstants skaitlis nemainās.
Tālāk A loceklis mums ir 3A, bet B loceklis būtu mīnus B, bet šī mīnus zīme ir jau ielikta šeit iekšā. Tāpēc es ņemšu tikai šajā gadījumā piecinieku. Ja? Tikai piecinieku un rakstu plus B kvadrātā. B ir 5, tas būs 5 kvadrātā. Ja? Diezgan pagaršs pieraksts šobrīd veidojās, bet es tā sīki smalki gribēju izskaidrot, lai labāk saprotu. Tagad savilksim kvadrātus. Tātad 3A kvadrātā 9A kvadrātā mīnus 2 reiz 3A reiz 5. Sareizinām tikai koeficients un domājam par zīmēm. Mīnus 2 reiz 3, mīnus 6, mīnus 6 reiz 5, mīnus 30. Mīnus 30 un A burts arī paliek. Ja? Tālāk plus 5 kvadrātā plus 25. Protams, ja ir n-tās reizes jau šie piemēri pildīti, beigās jau šito var tā žig ātri. Ja? Ejam tālāk. Tālāk, trešais piemērs. 3 punkti. 3 punkti un vēl šāds simbols, tātad korekts matemātiskās valodas lietojums, un 3 punkti, par ko tad mums liks 3 punktus. Tātad 1 punkts būs par to, kā tiek pareizi atvērtas šīs iekavas, 2 punkts par to, ka tiek pareizi atvērtas šīs iekavas, un pašās beigās 3 punkts, ka tiek pareizi savilkti līdzīgie saskaitāmie. Šeit tās iekavas nav vienādas, līdz ar to mēs iesim pēc principa, ka reizinā katru ar katru. Tas iztītos tā schematiski. Šitas ar širo, šitas ar širo, tām bultiņām, ja? Un tad septītnieks širā un širā. Bet mēs darīsim tā, ka iesim pēc kārtas. Kā bultiņu uzzīmē, tā raksta rezultātu. Rakstu 3m reiz 8, rakstu vienāds, 3m reiz 8, 24m. Ok. Tālāk rakstu 3m, 3m reiz 4m, 3 reiz 4, 12, rakstu plus 12 un m reiz m būs m kvadrātā. Tālāk mīnus 2 reiz 8, mīnus 2 reiz 8 zīme mīnus 16 un mīnus 2 reiz plus 4m. Tātad mīnus 2 reiz 4 būs mīnus 8 un m pienāk klāt. Ok, šīs divas iekavas esam atvēruši. Tagad nākušais 7 reiz m būs plus 7m. Tālāk 7 reiz mīnus 1 būs mīnus 7. Tātad iekavas veiksmīgi atvērām. Tagad skatāmies, kas mums darās ar līdzīgajiem saskaitāmiem, līdzīgi kā pirmajā piemērā. Uzreiz redzu, ka m kvadrātā ir viens pats, tāpēc es to uzreiz uzrakstīšu pašā sākumā kā vienu pašu 12m kvadrātā. Redzu, 24m mīnus 8m un plus 7m. Šeit es ieslēdzu vienkāršošanu. Mīnus 8m plus 7m, to mēs varam uzreiz savilkt. Un neliels tās triks, kā var ar tiem negatīviem skaitļiem parasti. Iedomājieties bankas kontu. Bankas kontā ir, piemēram, mīnus 8 eiro, un tad jūs ieskaitat plus 7 eiro. Un tad varat iedomāties, kāda tad būs konta bilance. Ja? Vai tas būs, kā citreiz citi saka, mīnus 15 eiro. Tad liekas tā neloģiski, ja? Ieskaita pozitīvu summu un tev vēl lielākas. Ja? Tāpēc, ja mēs ieskaitīsim bankas kontā ir mīnus 8 eiro un ieskaitām 7 eiro, tad mums paliks pāri mīnus 1. Kāds vieninieks. Tas man ļoti patika, mīnus 1 eiro. Tas pats arī attiecās ar šiem te saskaitāmiem mīnus 8m un plus 7m. Ja? Gala rezultātā veidojas mīnus 1m, es uzrakstīšu tā te plus 24m, mīnus vienkārši 1m, un mīnus 7 un mīnus 16 savalkam kopā šeit, mīnus 16, mīnus 7, tas būs mīnus 23. Jā, mīnus 23. Un vēl šito savalkam, tā mīnus, un gala rezultāts 12m kvadrātā plus 23m mīnus 23.
Nedaudz garāk sanāca, bet izgājām cauri līdz sīkumiem. Tā. Trešais uzdevums. Pirmais piemērs. Aprēķini izteiksmes kvadrāta sakne no 81 vērtību. Tātad kvadrāta sakne mums atgriež skaitli, kurš ir bijis kāpināts kvadrātā, jebšu kurš skaitlis kvadrātā ir 81, un tas šajā gadījumā ir 9. Braucam pie nākošā piemēra. Saskaiti kvadrāta sakne no 6 plus kvadrāta sakne no 6. Šajā gadījumā mums ir jāsaprot, ka saskaita tikai koeficientus, kas atrodas priekšā. Jebšu šeit ir vieninieks priekšā, un šeit arī ir vieninieks. Ja? Un saskaita šos vieniniekus. Nekādā gadījumā nerakstīt kvadrāta sakne no 12. Šitā ne, tas nav pareizi. Līdz ar to, tad, kad mēs saskaitam šos koeficientus, mēs iegūstam 2 kvadrāta saknes no 6. Trešais piemērs. Šajā piemērā mums ir dota liela kvadrāta sakne, un zem saknes ir 9 plus 25. Un šeit gan gaužām vienkārši tikai saskaitīsim zemsaknes skaitļus un iegūsim kvadrāta sakne no 34 un atbilde D. Esam izgājuši cauri pirmajam, otrajam, trešajam uzdevumam no 2024. gada matemātikas eksāmena. Ja jums patika mans mācīšanas stils, droši sekojiet un laikojiet, un ja vēlaties ar mani darboties individuāli vai grupu nodarbībās, droši rakstiet. Visādi citādi tiekamies ar jums nākamajā epizodē. Tā!